Yes. Labdien! Tātad mēs atrodamies objektā Jūrmalā. Projektu sauc Villa 21. Atrodamies vienā no dzīvokļiem, tātad, kur ir veikta dekoratīvā apdara ar flūgeru sistēmas materiāliem. Un šeit vēlamies jums izstāstīt nedaudz par pielietotiem materiāliem un tehnoloģijām. Tātad iziesim varbūt sākumā cauri dzīvoklim, parādīšu tātad atsevišķi nianses. Tātad šī ir guļamistaba, kur tika izmantotas tātad flūgeru špakteles un krāsas, dekoratīvie elementi, kas tika montēti uz Debrāven brenda līmeni. Tātad šīs dekoratīvais elements ir montēts no 3 daļām, kas principā reti ir sastopams, diezgan sarežģīta konstrukcija. Apakšējā daļa ir montēta atsevišķi, augšējā atsevišķi un vidus ir ielīmēts iekšā. Tātad pievērst šeit uzmanību, ja mēs apskatīsimies, nevar redzēt nevienu nesalaidumu vietu, nekāda šuvīti, teiksim, ja, tā visa detaļa izskatās kā monolīta. Pie montāžas tika izmantota Debrāven montāžas līme MS polimēri un savienojuma vietās montāža Fixcom. Griesti ar līstēm ir nopūsts krāsu IDS. Tādā veidā mēs esam panākuši diezgan simpātisku un pievilcīgu efektu, kas veido tādu kā vienotas konstrukcijas vizuālu efektu. Ja. Šeit ir tāds interesants skats arī. Mēs redzam. Jāatrod slēdz, kur var ieslēgt gaismu. Ja, tātad šeit arī mēs redzam vairākus plauktus. Visas mēbeles ir izgatavotas firmā Anna Baron. Tātad mēbeles ir ozola koka masīvs, kas ir krāsots. Tātad koridors, viens sanmazgls, tātad pirmais sanmazgls, ja, kur arī ir iebūvētās mēbeles. Šeit tika izmantota krāsa Flutex 10, par cik ventilācija pietiekoši laba. Teiksim, šīs krāsas fiziskās īpašības ir pietiekošas, lai viņu izmantotu mitrās telpās. Arī griezta bogetes ir uzpūsts ar uzpūšanas metodu. Otrs sanmazgls līdz galam nepabeigts. Lustras vēl nav duškabīnes palikumi. Jā, starp citu svarīgi pie flīzēšanas šuvošanas tika izmantota flīžu līme CM17 un šuvotājs C40. Līzes arī uzskat pietiekoši labi uzlikts. Tad šeit mēs atrodamies galvenajā telpā. Ēdama zāle, viesistaba, kamīna zāle reizē arī. Ja. Nedaudz arī gribētu izstāstīt par materiālu pielietojumu, kas tika šeit izmantots. Tātad visas reķipšu konstrukcijas un reķipšu savienojuma vietas ar apmetumu tika armētas ar papīra flūgeru lentu un špakteli LB. Papildus drošībai tika izvirzītas prasības, kad vajadzētu visas konstrukcijas sienas griezus nolīmēt ar stiklaldumu. Tātad te tika izmantots 45 gramu elastīgais stiklaldums un mitru izturīgā stiklalduma līme 3,7 Tātad špaktelēšana tika veikta ar špakteli LSR. Un visās pilnīgi telpās tika izmantots viens tonis, kā mēs redzam, kas ar maltu toni ļoti labi spēlē un dizains izskatās diezgan pievilcīgi. Ja? Sienu krāsa tika izmantota Flutex 7S. Griesti tātad visi ir pūsti ar 2S krāsu. Procesā, kas ir būtiski, pa cik bija daudz pielāgojumu un izmaiņas saistītas ar dizainu, mainījās lampu izvietojums, stundu izvietojums, tika taisīts štrobes. Šeit tiešām varēja pārliecināties par to, ka 2S krāsa un 7S krāsa ir ļoti pateicīgas tieši pielāgošanai, jo tika veikts vairāk piepūšanas momentu uz griestiem,
kurus nevar redzēt, un tieši tāpat arī uz sienām. Ja? Visas sienas netika pārkrāsotas, tika pielabotas. Faktiski šos pielabojumus mēs šeit īsti neredzam, kas ir diezgan būtiski lieta. Vēlreiz gribu uzsvērt momentu par karnīzēm. Ja? Tātad karnīzes tika līmētas uz De Braven līme MS polimēri, un visi stiķi tika tātad stiķēti ar montāžu Fixcon līmi, arī De Braven ražoja. Tā līme ir speciāli paredzēta stiķu vietām. Tātad stiķi viņi izveido stingru un neelastīgu. Savukārt montāžu Fix MS ir stingra un elastīga līme. Stiķu vietām ir ļoti būtiski, lai viņi nekustētos, lai viņi nebūtu elastīgi, lai neveidotos mikroplaisas. Ja, tātad bieža kļūda pie šo karnīzu montāžu, kad līmē tātad šīs stiķu vietas uz elastīgām līmēm, pēc tam, kad mēs viņas špaktelējam un krāsojam, veidojās mikroplaisiņi, kas pēc tam vizuāli izskatās nepārāk pievilcīgi. Un šeit ir bērnu istaba. Bērnu istaba, kur arī ir montētas karnīzes, tieši tāpat izmantot tie paši sienu toļi, griezti nopūsta divēs. Bez krāsošanas špaklēšanas darbiem tika veikti arī, kā jūs redzat, parketa darbi. Šeit mēs redzam skalotā valinātā ozola trīslāņu parketu, kas tika līmēts uz parketa līmi. Visus parketa darbus izpildīja kompānija MS Grīdas, kas uzskatām Latvijā par pietiekoši profesionālu un kvalitatīvu parketa kompāniju. Tātad arī pamatā projektā Villa 21 visi parketa darbi tika izpildīti ar kompāniju MS Grīdas. Te vēlos pievērst tādu interesantu risinājumu, kas nevienmēr visur tiek izmantots. Mēs redzam, kad visas parketa savienojuma vietas ar kamīnu akmeni, savienojuma ar rāmjiem, tātad visas deformācijas šuvis tika iestrādātas ar šķidro korķi, kas izskatās pietiekoši līdz. Korķim var piedot arī savu toni, kas ir pieskaņots parketam, un vēlāk, kad, teiksim, nobeigumā, kad tiek viss dzīvoklis iztīrīts, pašās beigās korķis tiek apstrādāts ar speciālu impregnantu, lai šis korķis nebūtu uzņēmīgs pret netīrumiem. Ja? Tātad pietiekoši labs un efektīvs risinājums. Tātad nobeigumā gribu pateikt, kad konkrēti šī projektā pirms izvēlēties apgars materiāls, klients ilgi un dikti vērtēja, tika vērtēti vairāk Eiropā pazīstami ražotāji. Kritēriji bija vienkārši. Tātad produktam un apgarei ir jāatbilst augstākai kvalitātei, tātad produktam obligāti jābūt ekoloģiskam, un arī tātad visiem izvēlētiem materiāliem jāatbilst visām Eiropas prasībām. Ja? Faktiski iepriekšējie projekti, kas tika veidoti šajā objektā, atbild visiem šiem kritērijiem, bija piemērs, kur varēja apskatīties, tieši tāpēc tika izvēlēts Fulgers. Fulgeri ir Eiropas atbilstība, un visas krāsas špakteles atbilst visām Eiropas normām. Tātad nobeigumā gribu pateikt, ka šajā projektā izvēloties materiāls, būtiskākais pasūtītājiem bija kvalitāte, tātad visaugstākās kvalitātes prasības, un materiāliem visiem jāatbilst Eiropas normām, un ļoti svarīgi, lai materiāli būtu ekoloģiski. Tātad, kā mēs visi zinām, Fulgers ir viens no lielākajiem Skandināvijas ražotājiem, visas atbilstības Eiropas normām ir kvalitāte visaugstākā, un visi produkti ir atzīmēti praktiski ar ekolēblu. Tātad krāsas ir ekoloģiskas, viņas nav kaitīgas apkārtēji videi, cilvēkiem nav kaitīgas, viņi atzīmētas ar ekolēblu zaļā puķīti. Un vadoties pēc iepriekšējiem piemēriem, kur šajā projektā un citos projektos tātad tika izmantots, Fulgers pasūtītājs arī izvēlējās šo produktu, kas tika pielietots konkrēti šajā projektā. Es domāju, ka tā ir pietiekoši
būtiska atsauksme, ņemot vērā to, ka tika izvērtēti vairāk Eiropā zinām ražotāji. Un šis konkrēti projekts tika izvēlēts